Karača ir prikols, jā. Te ir tūja, jā. Šis ir vasas. Zinām, stāvlaukums ir divi. Šis ir pirmais, ir vēl viens tur uz priekšu, tad pieder valstī. Un ko es ieraugu? Ieraugu šādu zīmi. Ir jauns apsaimniekotājs. Es tikko ar viņu runāju, nekādas pretenzijas pret to Džeku. Saprotu, izsolē vinējuši nomas tiesības un jā, te viss, te vairs nav nekāda spēja. Man vairāk valstī, jā, kādā sakarā. Tātad šī ir viena no retajām vietām pie jūras, kur var piebraukt ar mašīnu un bez maksas varēja palikt. Kādā sakarā? Par ko es maksāju nodokli? Tā ķipa ņirgāšanās. Izdomājāt, ka vēl davai nopelnīsim, ja? To jau pārāk slikti iet kempingiem, davai uztaisīsim šo arī par maksas pasākumu. Jūs gribat, lai es par jums balsoju? Nopietni, Džeki. Jā, tad šī ir forša vietiņa, es tad, bieži nakšņoju. Valsts ir izdomājusi, davai, monetizēsim arī pēdējo. Vienu no pēdējām foršajām vietām pie jūras, kur var palikt Vidzemes jūrmalā. Tā, maleči, nauda pār visam, bizness pirmajā vietā. Tā tik turpina.